Sveiciens visiem, kuri esat atnākuši, domāju, kā pamazām varēsim sākt. Aicinām arī uz oficiālu sākumu tos, kuri kopā ar mums lasīs. Ceram arī dziedās un prezentēs šīs dienas, šī vakara bagātību un pacietību. Un sāksim ar dziesmu, kuru vakaras laikā arī mēs mēģinām jau dziedāt, ar to lūgties. Jo jau es varu tā garīgi teikt, esmu pirmā tā daļā, par mani esmu Marijas bērns, jau varu tā teikt. Tāpēc, ka esmu dzīvis 7. mājā, Dieva žēlastības svētdienas dienā. Es esmu, teikt, ticībā iegājis sveceļuma laikā, nākot uz mūsu Polijā Čenstohovu ar sveceļniekiem. Es biju paaicināts uz Marijas ordeni, arī uz Latviju, šeit pie jums es atnācu caur sveceļojumu. Māsa Sofija aicināja, tagad es gribētu sākt ar dziesmu Mariju noslēgt, tas tādās kā iekāpas Marijai. Es esmu viņai pateicīgs, esmu viņas parādīgs. Jums ir arī tie bukletiņi, var viņāt sekot vārtiem. Arī cerams, ka uz tā ekrāna mums parādīsies vārtas palīdzēt par Mariju un Jēzu. Ieklausoties dzejām un mūzikām. Dzejoļu krājums, tās, protams, nav tikai vārdu rindas. Tā ir dvēseles liecība, ko caur dzeju sniedz draudzes priesteris. Viņa dzejoļos saklausīsim nevien spēcīgu garīdznieka balsi, bet arī dzirdēsim cilvēku,
līdzīgu mums, meklējošu, klātesošu, patiesi dzīvu savās pārdomās, izjūtās un lūkšanās. Priesterim Pāvilam ir Dieva dota dāvana izjust vārdu, arī valodā, kas nav viņa dzimtā. Dieva dāvana ar vārdu izteikt pasauli dzejas pantos, sniedzot katram lasītājam īpašu iespēju būt tuvāk gan Dievam, gan cilvēkam. Zejoļos jūs ieraudzīsiet ticību, cerību un mīlestību. Ne tikai kā teoloģiskas kategorijas, bet arī kā dzīves elpu, mirkļu un dienu ritējumu. Gatavojot atvēršanas svētkus jaunajai grāmatai Vīna pagrabā, ar priestera Pāvila aktīvu dalību ir radies dzejas lasījums no jaunā dzejoļu krājuma. Pirms mēs ieskatāmies un ieklausāmies, pirms ļaujamies dzejas un mūzikas ritmam, vēl nedaudz par vēstījumu. Vai drīkstu lūgt cienījamo priesteri pastāstīt par šī lasījuma ideju? Par ko būs šis stāsts dzejas valodā? Varbūt varat ieskicēt klausītājiem būtisko galveno domu, ko gribējās atklāt, izvēloties tekstus dzejas lasījumam. Jā, tas ir fakts, ka mēs diezgan daudz pie tā strādājam, arī šeit ir klātesošas damas. Tur liekas Silvija un arī vēl, kuras šodien nav. Salīdzinājumā ar pirmo grāmatiņu mēs atradām to lomu parādīt mazas lapsiņas pierādināšanu ar tādu atslēgu izpratni, kā lapsiņās esam katrs no mums, lapsiņa tā ir manā tava sirds, kur vajag gan cilvēku pierādināt, gan Dievam jākumus pierādināt. Tāpēc arī sameklējam ceļus, arī tie grāmatiņi jums parādās, vai tur uz ekrāna būs. Tie virsraksti, kā gribam parādīt, kā ir ilgas, pēc kaut kā vairāk, tāpēc tas teiciens pierādini mani, bet tomēr ar tādu neuzreiz visu. Ja, tas ir ļoti raksturīgi man, jo es neesmu tieši latvitis, tad man uzreiz gribētu, bet tā lapsiņa saka pagaidi drusciņi. Bet, ja būs tās uzticīgs, tad tiešām varam ieiet viņa pagrabam. Tāpēc arī dzejoļu krājumā tas nosaukums, lai parādītu to, kā tā pierādināšana, par ko jūs arī rakstā, padara kaut to draudzības vīnu, kā jūs labi zināt no mazā brīčā lasīšanas. Kā draudzība varat būt salīdzinām ar vīnu, ko teikt vēl par lielāku mīlestību, kur ir pie laulātiem, pie vecākiem, un beidzot, ko, šķiet arī šodien izskanēs pie svētējiem, redzam, ka viņi ir tik tālu, teiksim, Dieva žēlastības pārstrādāti, ka tiešām viņi ir vīna pagraba ievesti. Tāpēc varu sev un jums likt tādu, kā mājas darbu, varbūt uzreiz pašā sākumā, kad lasam par to dziesmu, kā tā dvēsele, tā lapsiņa, mēs teiktu, svarīgs par īvēlodu, saka, ieved mani vīna pagraba. Un tā dvēsele, kur tur tā samīļota, viņa aizmirst tad pasaulī. Tā kā mēģinājām izlasīt tādus dzējus, kuri to attēlos, ka ir kaut kāds aicinājums. Protams, sākumā par drusciņu vēl par dzējuļu mani kā tādu, bet pēc tam, kā ir tas ilgas, ir kaut kāds vairāk, pēc tam, kā tomēr dabūt to ritmu, jā, neuzreiz visu, un beidzot, lai parādās tas prieks, kurš dažreiz iet krustam cauri, tas arī es mēģinu savos dzējuļus mīkā rakstu, visi ir jauki, skaisti, forši, mēs visi esam ar smaidu. Kā jūs pazīstat, cik tā nav. Dažreiz arī jāsarās, un krusts ir nepieciešams, lai tas vīna pagrabs patiešām mani padzirdītu tā īsti. Man šķiet šāda veida, es varu tādu šķiet griezu. Paldies. Tad šeit ir paredzēts pēc tas sarunas pirms dzējoļiem Jēzus līdzsmojas, tā ir dziesma no Ogres, arī mēs kopā tur apstrādājam, lai tiešām Dievs mūs iepriecinā, kā viņš domāja jau sen par mums, un grib aicināt, lai mēs būtu tādi pierādināti.
drusciņā ar aparatūru vajag pastrādāt, lai smuki skan. Manas stīgas. Pirmā stīga sākas ģitārā, bet sasniedz mākoņus. Otrā izaug starp dzijām un izsaka neredzamo. Trešā vārdiem piesieta glezno dzīvo iztēle. Ceturtā asaru lolota, tāda ir salda žēlsirdībā. Piekto es pilnīgi nesaprotu. Ne tā dzied, ne glezno vai stāsta. Tā aptina manu sirdi un moka ar ilgām. Es visas pārstādīšu Isaija pravietotajās brūcēs. Viss skanēs vēl skaļāk, jo rezonēs ar koku. Bet vai tad piektā arī mani nogalinās līdz augšām celšanai? Dziesmas vārdus lūgt, lai ir Bībeli vai fonā. Es redzu
Smilšu graudiņu zem kājām un Jupitera lielumu tur visumā, līņu un burtu rindas, mozaiku un tās stāstu, tavas rokas glāstus un vējaino sirds domu, pulksteņa seju ar ūsām un kluso mūžībās plūsmu, Dieva domas par radīšanu un cerību aiz nomiršanās. Bet es vēl neredzu, kuram eņģelim jāpateicas, ka visu to varu redzēt. Izdzejolis par pārcelšanos, mantas, kastēs, tās pārvedīs, bet sirdi tai savu, lai tā neskatās. Es ielieku viņu kā lapu starp lapusēm, un lasot par rozi, sirds novira ilgās. Mazais princis pasūtīs svēto misi par augšā celšanos. Riekstiņš. Milzīgā pasaule, neaptveramie plašumi, varenie cilvēki un viņu spēcīgie darbi. Bet manas sirds riekstiņš gaida un mierīgi guļ tavā dēlnā. Tā sirde nemitīgi ilgojas kļūt par torti dzimšanas dienā. Pēc svinēšanas paliks atmiņas par garšu un jautājums par autoru. Neviens nejautās par riekstiņu, tomēr nekas neaizvietos tā garšu. 3 māsas. Mani sauc Cerība. Starp 3 māsām esmu visjaunākā. Slepus izgāju no mājām. Kamēr mani kāds atradīs, es nomazgāšu apuskuļu kājas, uzdošu nērtus jautājumus un šūpodamās krusta kokā gaidīšu kāda gudrā atbildes. Ja neviens neapjēgs, teikšu vecākajai mīlestībai. Viņa uzrādīs caurdurto sirdi. Visi neprašas ar otrās māsas palīdzību varēs tur ielikt savus neticīgos pirkstus. Es tad būšu jau mājās. Viņus gaidīdama vārīšu tēju. Un tagad parunāsim par dzīvoļiem. Jaunajai dzīvoļu grāmatai ir priekšvārdi, kas šajā gadījumā noteikti var kalpot kā atslēgas uz autora ieceļu. Varētu teikt, ka tie var palīdzēt uzsākot lasīšanu. Pirmā atslēdziņa ir Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta profesoras Baibas Brūderes priekšvārds. Viņa atzīmē, ka 2018. gadā iznākušo dzīvoļu krājumu Spogulis akā no jaunā dzīvoļu krājuma šķir 6 gadu laika nogrieznis. Bet tajā pašā laikā tie skatāmi kā viens kopums, kur, citēju atkal profesoru Brūderi, esam aicināti nesteidzoties noiet šo ceļu no akas, kurā pašiem atklāt savas iekšējās, citiem neredzamās pasaules spoguli, līdz vīna pagrabam, kur glabājas mūsu sirds vīna dārza augļi, no kuriem mums jāmācās spiest sulu un briedināt attiecību vīnu pat ziemā. Otrā atslēdziņa ir māsas Meinardes priekšvārds. Viņa atceras kādu vakaru Aglonas svētku laikā, kad kādai grupiņai cilvēku, starp kuriem bija pati māsa un arī priesteris Pāvils, bija jāizlūdz par kādu sievieti.
Un priesteris Pāvils toreiz teicis, ja kādam ir dāvana lūgties mēlēs, šis ir tas brīdis. Un pirmais sācis, tālāk atkal citēja māsu Meinardu. Skaistu, vārdiem neaprakstāmu, prātam netveramu un ausīm nesaprotamu lūgšanu. Tā bija viena no pirmajām reizēm manā dzīvē, kad dzirdēju lūgšanu mēlēs. Un tā bija viena no pirmajām satikšanās reizēm ar priesteri Pāvilu. Tālāk māsa Meinarda raksta. Lasot viņa dzīvoļus, atcerējos šo notikumu, jo jāatzīstas, šī ceļa nav ne viegla, ne arī vienkārša. Brīžiem ir sajūta, ka dzirdu lūgšanu mēlēs. Priesteri Pāvil, man jums jautājums, vai arī jūs pats atzīstat, ka ir kāda līdzība starp to, kā atnāk un dzimst jūsu dzīvoļi, un starp to, kas notiek lūdzoties mēlēs? Vai par šiem dzīvoļiem varētu teikt, ka tie ir nemitīgs dialogs ar Dievu? Mēģinot atbildēt, es domāju, jā, tiešām sākums ir, vai teikt tas pats, ko es arī mēģināšu šo dziesmu atbildīgi parādīt. Jo daži, kuri sekojat sevišķi, man šķiet mūsu draudzes bildē, jūs to komentējat, tad tā kā jūs pamanījat, kā es pārsvarā rakstīju lūkšanas laikā. Tāpēc tiešām tas sākots līdzīgi kā lūkšana, vispār kā tādām lūkšana mēnes, pārsvarā tas tā pa lūkšanas laikā. Dažreiz aglonā, dažreiz sveicies pie madoniešiem, Madonas adorācijas kapelā, dažreiz mūsu baznīcā. Tie dzēļoļi, tāpēc kā varam teikt tās, kā es dažreiz saucu, pieskariens sirds stīgām, viņš vieglāk nāk. Arī, kad ir dažādi piedzīvojumi, man šķiet lūkšana, vajag teikt to pastiprāk, kā gribas to izteikt tādā īpaša valodā, kā arī dzēļoļus, kas ir arī man dots vienkārši, tas nav ražojums, kā arī bieži mums minētā baigā atmetinā, mēs neražojam kaut ko, bet tas nāk vienkārši no sirds, kurām grib izteikt vai izteikties. Tāpēc pirmā mana tā atbilde, tas ir tas sākums, ka patiešām lūkšana mēles nāk no Dieva, no ticībās, no tie dzēļoļi, arī no ticībās un burtiski no pašas lūkšanas. Bet, ja ar tādu B atbildi, tad man šķiet lūkšana mēles, zināmā mērā tāds, ja es varu tā to jums nosaukt, tāds kā realitātes un lūkšanas sapiesinājums, ka tu nepietiek tā, ka Dievs es sēžu tev un es tev pateicos, ka esmu blakus manī netā un tie, kuri atbrauc, es pateicos un visu to tādu iedzīmu konkrētos meklēju, kā tu teikt, es visu tā kā sabiezinu, kaut kā tas zildes gribas teikt, ja apmēram tā, ka jūs zināt, varbūt daži vai visi iziet no cilvēka lūkšana mēles. Tāpēc, manuprāt, ir tā līdzība, ka viņa teica, ka sabiezināt realitāti līdz kādiem tēliem un mēģināt varbūt tā, ka es pieminētu tāda pat no drusci nesaprotama valoda, bet izteikt to daudzumu. Kādos vārdos tu var izteikt? Tāpēc es zinu, tie, kuri mani pazīstat, cik bieži es to lapsņu, kuriem drusci komentēju, samarieti, ņemu darbā, cik bieži krustu kā tādu, ja vai koku, ja neatklāti runāt par krustu, tā koku, tāpēc arī Ingunas bildes, paldies, ka Inguna ir, ka viņa tik daudz ienesama liels sirds prieks un pateicību par jums, arī tie koki, kur šeit parādās, vai grāmatiņos redzēsiet tās bildes. Man šķiet, ka tas ir arī tāds punkts, kā viņi izteikt vārdos. Es tu nevaru tā kā domāt, kā visu katru atsevišķi. Tāpēc es to nosaucu sabiezināt realitāti līdz tādiem tēliem, līdz simboliem. Tāpēc arī jūs pieminējat, jo, ka šī valodā bieži, kuras mēļas no pārsvarā Bībeles gribas teikt, nav uzreiz tādā atšifrējumā. Tāpēc man ir prieks arī un ceru, ka tas arī palīdzēs to lūkšanu mēles atšifrēt, un tie, kur jūs redzējat, tad jau pamanījāt ceru, kā grāmatiņa ir piezīmes, ja, kuri no kaut drusku sūta pie kādas Bībeles vietas, lai to parādītu. Un kā manā C atbildē, es domāju, tā 3 līmeņos atbildēšu, tad līdzīgi kā tā lūkšana mēles der tam, lai slaventu Dievu, lai uzrunātu cilvēkus un ļautu savai sirdī izteikties, vai ne? Tā ir lūkšana, kad tiešām gribas dažas ar no smagu sirdi, ar priecīgu izteikties Dievam, tad tie dzēļoļi, man arī uztver, kā varam teikt, zināmā vērā autora, der arī tam, lai es pateiktos Dievam, lai
es caur to izteiktu savu sirds prieku, tāpēc tas rieksniņš, ka jūs dzirdējat, jā, manas sirds rieksniņš. Jā, un ko Dievs bija devis man, lai kopā ar jums veidotu to dzīves storti. Tāpēc tā ir arī kā dzējums, kur skanēja mana patīcība. Es tur redzu sevi, redzu jūs. Un tā arī, protams, lai tas paparo jūs. Es atceros, tur bija masa Minarta pieminēta, bet kādreiz Sofija masa teica arī, viņas ordenē tā pašā. Kad arī lasu tos dzēļus, gribas lūgties. Un man gribas, tas ir tas punkts. Es kā autors, ja tā teikt, būtu ļoti priecīgs par to. Ja, kad es ņemu to dzēļu, mēģinu, viņa zināmā mērā meditēt. Un man šķiet, ka es varu sev jums tā piedāvāt, jo, ka pieminēs izējas punktu ņemu lūkšanu Bībeli, arī man tas baro. Tāpēc drusciņā mūsu autori Marīnētu, Ināra un Arviju un tā vakar autoriem arī, kuri lasa kopā ar mani, kad mēs gājām cauri tiem dzējiem, arī dažreiz tāds izmēs, kas tur notiek, vai ne, kas tur ir teikts. Un man bija tāds kā izbrīks un prieks, un arī viņam, zināmā mērā, es to atceros arī tie vakari. Mēs tiešām vairākas reizes to apstrādājām un lasījām, mērījām laiku, ko izlasīt un kā. Bet tā man gribas teikt, ka tas arī pabaroja cilvēkus, kurus līdz šim es sastapu, tie, kuri lasīja kopā ar mani, un, protams, arī sevi pašu. Jā, gribu arī šādi paskatīties, cik man ir dots, arī kāds ar tādiem vakariem, jo citā lieta varbūt burtiski pašam lasīt, bet ar pārējiem ir, savā ziņā vieglāk. Es atkal to salīdzinātu ar lūkšanu, tas tā kā Bībeli pašam lasīt, bet mana pieredze ar Bībeles stundu savu nav salīdzinājuma. Tā kā tāda ir mana trešā atbilde, ka ir tas adresāts gan Dievam, gan otram cilvēkam, kur savu sieti stiprināt. Tagad es piedāvātu dziesmu Hostijas klusuma, viņa ir tādā, varam teikt, man vecā, rakstītā Karmela laikā, bet man šķiet pie tā, tas daļas par dzeļoņiem der, jo viņi akcentē to, ka tiešām Hostijas klusuma, lūkšanas klusuma, arī tādā Madonas adorācijas kapelā, uz kuru vietā arī jūs ļoti aicinu nākt, arī tikko man video sūtīja 31. būs piedāvātā nakts adorācija, šādā draudzē piedāvāju, kuri bija braukt ar mani. Tā kā tas tur tapa, jā, arī tas Hostijas klusums, kurš spēlē caur to klusumu sirds stīnāk. Pārbaudīsim ģitāras noskaņojumu. Ir arī atbildība. Hostijas klusumā iekrendēti, mēs redzam Dieva sirdī. Paslepti svētājā, lūgstas liesmā, varam gaudīt tevis tavā. Hostijas klusumā mēs redzam Dieva sirdī. Paslepti svētājā, lūgstas liesmā, varam gaudīt tevis tavā.
Lauras bildes. Vārdā līnijā uz cilvēces fonā uzdot jautājumu par neizsakāmo. Vai mēģināsi atbildēt? Vēstules sniegā. Rudens apzaka kokus un sirdi. Vairs nav lapu, uz kurām es rakstītu vēstuli no dziļumiem. Lai par ilgu sāpēm tagad stāsta klusuma sniegs, kas drīz atnāks zvaigznāju neaptveramības sūdīts. Uz tā es atstāšu pagātnes un nākotnes pēdas. Vai tev būs laiks to izlasīt? Neaptveramā liturģija. Zini, viņi ļoti brīnās, ka vienkāršas bezdelīgas uz telefonu līnijas vadiem pārto par simfonijas notīm, kas izraisa rīta veltīšanās aktu. Zini, viņi pat to neaptver, ka mazas dzirksteles katrā ognskurā vai krāsnī pārtop naktī par zvaigznēm, kas norāda uz mūžīgo tēviju. Zini, es arī cenšos saprast, kā cilvēciskie vārdi no manas sirds grāmatiņas var pārtapt par mīraka smaržu, kas patīkama cilvēkiem, eņģeļiem un tev. Atklātnē no Jāņa. Vai tā ir tikai bildē? Vai dzīvās acis? Tajā tu rādi sirdī, vai gribi citu ieraudzīt? Tu esi visu pateikusi, vai sirds vēl gaida un grēb? Somu un spieķi atstāsi, vai tomēr noiet stāvus ceļš? Tu esi samariete bijākas, vai jau gatavā citiem dot dzert? Uz galvas tev uzvaras vainags, vai gaida joprojām ērkšķu kronis? Nežēlīgi jaukt neatbildēto jautājumu rindas, bet bērniem jājautā par visu pasauli redzamo. Pieradini mani. Jaunajā grāmatā apkopotajos dejoļos mēs, lasītāji, atkal no jauna, tāpat kā spogulī akā, sastopamies ar franču rakstnieku Antoine de Saint-Exupéry literārā darba filozofiskās pasakas Mazais princis motīviem. Vīna pagrabā atradīsiet zejoļus, kuri arī tūlīt starp citu daļa izskanēs, kas runā par pieradināšanu, jeb attiecību veidošanu, lēnu, pacietību, tuvības radīšanu, kas prasa uzticēšanos, atvērtību, jūtīgumu un mīlestību pret cilvēkiem. Pieradinātie kļūst īpaši viens otram. Ja tu mani pieradināsi, mēs būsim viens otram vajadzīgi. Tu būsi mans vienīgais visā pasaulē. Tā rakstīja Saint-Exupéry. Priesteri Pāvilu, savā dzejā jūs runājat ne tikai par attiecībām starp cilvēkiem. Būtiska tēma ir cilvēka attiecības ar Dievu. Kāds ir jūsu redzējums? Kā mēs katrs varam nonākt pie dziļām, apzinātām attiecībām ar dievišķo? Vai ir vēlkamas kādas paralēles ar pieradināšanu? Varbūt arī varat minēt izcilas personības, kuru dzīves, biogrāfijas var kalpot kā piemērs dziļu un patiesu attiecību veidošanai ar Dievu. Varbūt es tā ar smaidu atbildēšu, ka pabeidzu jau 50 dzīves gadus, priesteri esmu gandrīz 25 un Dievs man joprojām pierādina. Arī kaut
caur dzīves situācijām, visādām draudzēm, notikumiem. Tā kā domāju, jā, tur ir interesants tas punkts ieraudzīt, kā dzīves apstākļi, arī ticības apstākļi, viņi var strādāt ar cilvēka sirdi. Jo man šķiet, ka tā paralēle starp dzīvi, ticību un to pierādināšanu manā gadījumā īpaši, man tā gribas teikt, sākās ar svētceļojumu. Jo es pirmkārt tur redzot, kā cilvēki dzīvo, kā viņi iet, kā viņi slavē, kā viņi lūdzas, man šķiet šis punkts pie tādiem dziļumiem bija pirmais tāds īpaši grūtīgs pie tas pierādināšanas. Bez šaubām, ka jūs arī jautājat par cilvēkiem, tad, kā mēs teiktu par kādiem svētajiem, tad priesteriskus kā pirmo sastapu tajā svētceļojumā. Redzot viņu arī gan tādu stingrību, gan tādu to, arī pieeju pie cilvēku. Viņš bija stingrs, bet, piemēram, personīgi jāatnāca un jautāja, vai tu domāji kalpot Dievam. Man tas bija īpaši. Tiešām, lai kāds nāktu un mani pierādinātu domāt vispār par priesterību, par kalpošanu, jo iepriekš jau kaut kā pamanīju, ka ir tā dzīvā ticība pie tiem jauniešiem, pie tiem, kuri gājas svētceļojumā, bet sastapis ar tādu punktu, tas bija milzīgs grūdienis. Pēc tam, kā pieminēju sev, jums atvedināju sākumā, kad Karmels arī tas bija pierādināšanas laiks. Kaut, domāju, nevajag jums ilgi to runāt, ko nozīmē, vai savādāk, cik prasa darbu pierādināt sevi klusumā. Mūsu dienas sevišķi tas nenotiek tā hops, kur visur, kur skan muzika, dažreiz saku tā smaida, ka pat ieejot toalete dažreiz. Visur, kur iestādes vienmēr spēlēt, tur jau nevaram tur klusumā pabūt. Tā kā man šis punkts arī ir tāds milzīgs, īpaši izaicinājums. Protams, man arī pierādināja, varu tā teikt, ka jūs pieminētas autoritātes svētie, kaut tādā ziņā, ka vēl toreiz esot tajā svētceļojumā un pēc tiem tūlīt gadiem, kad es saku domāt par ticību, kad man uzdevināja grāmatu par Dieva svētiem. Lasu tagad, man tā gribas teikt, arī tas bija tas process pierādināt mani pie tādām domām, kā cilvēki, tādi kā es, pēkšņi atnāca, pēkšņi pēdējais, piedomās, ka viņi konsekrē sevi, veltīs sevi Dievam, viņi dzīvos kādos klosterus vai kādos tūkstnešos, vai viņi jau vispār teiks tur kādai laulības dzīvei, kādu man nevajag, kas gribu savu sirdī brīvu uzreiz Dievam. Man toreiz tas bija šoks, kā tu var dzīvot. Tāpēc arī pierādināt sevi pie tādām domām, ka ir kaut kas vairāk. Tā kā tie svētie, lasot par viņiem, man tas bija milzīgs punkts, tāpēc arī jums, kur iesat šeit, es ieteiktu tiešām lasīt, kā es arī parasti to saku, salīdzināt sevi uz augšu. Kā viņi dzīvoja, kāda aizrautība, kāds svētums, kāda lūkšana, ne? Jo tā teikt, tur tie, kā viņi tur dzīvo, tomēr, ka domāju, jebkurš ar Jēzu, un tā kā es izskatos, cik labi, vai ne, uz tā fona. Bet salīdzināt sevi uz augšu, un tā pierādināt sirdi, lai tā augtu, tas ir milzīgs punkts. Tā kā man šķiet, tas ir punkts īpaši. Bez šaubām, kad es biju Karmelā, tad liela Tereza, maza Tereza, Jānis, man šķiet, tas 3 personas man bija, gan kā autoritātes. Kāda vēl fonēs, un es bieži gan arī ar jums, kur iesat daži lūdzamies pa telefonu rožu kronī, tad, piemēram, es pieminu Svetu Antonu. Jo arī domāt par viņu, kāds viņš bija, kā tāds dedzīgs Dieva kalps prediķotājs, bet arī personiskais ļoti tāds īpašs punkts, kur man palīdzējis, kur priesteris Zbigņevs, kurš mani formēja, pie priesterības, pie aicinājumā, kad viņš kādreiz pastāstīja, ka tas Antons samīļoja kādu seminaristu vai novici, kur bija kādas šaubas, un tā mīlestība, Dieva gars viņam tā pārņēma, stiprināja, ka viņš tiešām to ceļu gāja līdz priesterībai. Tā kā arī domāju par Antonu, tas ir tāds punkts, bet tas, kurš par viņu man stāstīja, runādīja pie priesteris Zbigņevs, viņš jau Dieva priekšā, manas dzimtās draudzes prāves toreizēties. Ļoti tāds skaists cilvēks, kas bieži arī draudzes par viņu stāstīju. Viņš mani arī ietekmēja, un zinām, man arī pierādināja, kaut pie brevjārā, kur tā kā mēs ar Dievu pārējiem lūdzamies laudes, vesperes, ceturtdienas, kad ir Bībeles stunda ar daži no jums, kad lūdzamies, tad arī viņš mani kaut pie tā pierādināja, parādīja, ka tas ir jādara. Man šķiet šāda veida zārā. Paldies! Jā, tad Jēzus zītu, ka ir labvēlīgā, kura mums pierādinām un grib, lai mēs vairāk sadzirdētu, saprastu un priecēs par šo sirdi arī redzot savā dzīvē.
Jēzus sirds tik labvēlīga, Jēzus sirds tik lēnprātīga, Jēzus sirds tā vienmēr ir, Jēzus sirds tā gaida mani. Jēzus sirds tik labvēlīga, Jēzus sirds tik lēnprātīga, Jēzus sirds tā vienmēr ir, Jēzus sirds tā gaida mani. Tāpēc es nāku ar paļāvību, es nāku pie tevis ar pateicību, nāku pie tevis ar mīlestību. Ak, Jēzu, mans, Jēzus sirds tik nesaldīga, Jēzus sirds tik žēlsirdīga, Jēzus sirds tā manīga, Jēzus sirds tā pestī mani. Jēzus sirds tik nesaldīga, Jēzus sirds tik žēlsirdīga, Jēzus sirds tā manīga, Jēzus sirds tā pestī mani. Tāpēc es nāku ar paļāvību, es nāku pie tevis ar pateicību, nāku pie tevis ar mīlestību. Ak, Jēzu, mans, Jēzus sirds tik iejutīga, Jēzus sirds tik pacietīga, Jēzus sirds tā manīdzer, Jēzus sirds tā sargā mani. Jēzus sirds tik iejutīga, Jēzus sirds tik pacietīga, Jēzus sirds tā manīdzer, Jēzus sirds tā sargā mani. Tāpēc es nāku ar paļāvību, es nāku pie tevis ar pateicību, nāku pie tevis ar mīlestību. Ak, Jēzu, mans, tāpēc es nāku ar paļāvību, es nāku pie tevis ar pateicību, nāku pie tevis ar mīlestību. Ak, Jēzu, mans. Jau rudens, mana apse vairs nedzied. Kā saprast tās kluso čamoņu? Varbūt tā izšūpo ritmu pastaigai, vai brīnās par pēkšņām pārmaiņām, vai dejo nākotni ar neaizturamo vēju. Es kādreiz gāju lasīt lapas, saulainas un ugunīgas, bet tās salasīja mani. Tagad pinu atmiņu gobelēnu ar degošo krūmu un sauli vidū, ar mūsu aicinājumu zvaigznēm un vēl nesarakstītajiem dzejoļiem. Kad garām ir nežēlīgā ziema, es baidīšu to ar dzīvaru karstumu. Vai ar to pietiks, lai dzejoļi sagaidītu tavu mūziku? Pagaidām rudens, manī, tevī, mūsos. Mirkļa un mūžības ceļojums,
Kad cilvēks dodas ceļā, gatavo mugursomu, kurā iespiest savu pasauli. Kad Dievs devās ceļā, gatavoja maizi konsekrācijai, kurā ielika tikai mīlestību. Bet, kad atnāks tavs laiks, lai ceļotu pēdējo reizi, kam tev būs vieta? Ko tu ņemsi? Zāle. Zāle un vecā lapegale. Zāles stiebri pagalmā sarunājās kā tādi tirgotāji izpārdošanas maigajā vējā. Grieza galvas un klanījās, skatījās pa labi un pa kreisi. Kad atnāca pārvaldīšanas vējš, neviens no tiem nediskutēja. Visi paklausīgi, galva pie galvas godināja neredzamo valdnieku, klanoties līdz pat pašai zemei. Bet blakus tiem milzīga lapegale, kas saglabā mieru tirgus dienām. Ļauj lauz dažus zarus kara laikā, bet nenogurstoši pilda misiju. Tās saknes izrok cilvēkus no zemes, un zaru nestuvēs nes viņus debesīm. Vai esi samierināts ar to, ka tavas domas ir līdzīgas zālē, kas rītā zied, bet vakarā kalst, un šodien ir, bet rīt krāsnī degs? Vai, izlasot Ezehēla grāmatu, noticēsi, ka šo pagalma zāli var ietīt pravietojumos, un tā pārveidosies lapegalē? Kā kasīs pavasarī, Venera rītam, aka samarietei, tava sirds tevijai. Tādēļ vārda zibens pāršķēla sirds ozolu un noskūpstīja lūpas ar pravietisku smaržu. Tagad tev jāiemet tīkli dzejas jūrā līdz pat omegai un jāizvelk mirstošās dvēseles. Ietin viņas Latvijas karogā, lai izveseļojas no mūžīgās nāves. Kā makonis lietu, zobens Orionam, kristītais Jēzum, tava sirds baznīcai. Tādēļ mīlestības lietus ievainoja jūtu bērzu un pieskārās acīm ar sajūsmas ūdeni. Tagad tev jāsajauc krāsas izbrīnas akā līdz pat varavīksnei un jāatdzīvina pelēkās domas. Ieliec tās baltajā hostijā un pārklāj ar svētuma dziesmi. Kā sinepju grauds putniem, saule mēnesim, naglās krustam, tava sirds Dievam. Tādēļ mūžības klusums gaida rozes upuri, lai padzirdītu jēriņu devītajā stundā. Un tev vienmēr sāpēs ilgu svētceļojumus starp puķu dārziem un vīna pagrabiem, bet mierinās žēlsirdības stundas zvans. Izmaini nošu atslēgu un kā līnijas izstiep rokas, lai tevi apjoš mūžības varavīksne. Tu jau zini, uz kurien tā vedīs. Netuvojies pārāk ātri. Atgriezīsimies atkal pie Saint-Exupéry pasakas. Lapsa mazajam princim saka: ja tu gribi mani pieradināt, tev jābūt pacietīgam. Tu apsēdi
neatradīsies zālē tālāk no manis. Ar katru dienu tu varēsi sēsties mazliet tuvāk. Tātad tuvināšanās process. Nevis kaut kas, kas notiek uzreiz. Netuvojies pārāk ātri, neizjauc dabisko attiecību veidošanās ritmu, ļauj tam attīstīties pakāpeniski un ar cieņu. Vai mēs esam gatavi atvērties? Lai izveidotu dziļas attiecības, ir nepieciešamas jau 3 dzejolī pieminētās māsas. 3 tikumi, 3 vērtības, ticība, cerība un mīlestība. Un mans jautājums šoreiz ir tāds. Sakiet lūdzu, Pāvil, kā ir mainījusies jūsu personīgā ticības pieredze, kopš jūs kļuvāt par priesteri? Vai ir bijuši brīži, kad Dievs jums ir šķitis absolūti klātesošs, un arī brīži, kad ļoti tāls? Manuprāt, labā bilde būs arī, kur jūs domāju jūtāt dzīvē, ir salīdzinājumā ar draudzību vai ar laulību. Man šķiet, tajās attiecībās, kad mēs esam viens ar otru, tā tiešām ir tādi brīži, kur ir kādā tuvībā, laulāto kontekstā, kādi skupsti, kāda aizrokas turēšanās jākopīgie gājieni, bet arī ir vienkārši darbs, ikdienišķā dzīve, un mēs nevaram visu laiku turēt apskā viena cilvēku, vai tā nav. Tas pats ar draugiem, ar dažiem ir ļoti dziļas sarunas un tādā tuvībā, dažreiz ir arī grūtie brīži, varbūt tādi strīdi, un pēc tam dažreiz arī konkrētu dzīves apstākļu dēļ kāda attālināšanās vai distance. Man šķiet, ka es varu no savas dzīves atbildēt, ka jā, bija tādi punkti, kad jūs ļoti pieskaras, tāpēc pieminēju savu viņu sveceļojumu, jā, redzot, kā tur notiek. Pēc tam, ja es pieminētu un arī tur stāstīju nesen mūsu draudzē, Bībeles kontekstā, kā pirmo reizi sastapos ar harizmatisku kustību, ar pieminētu lūkšanu mēnesi, ar svētā gara atnākšanu. Arī tas bija tiešām tādas kūrības punkts, tādas sajūsmas, cik vareni Dievs izpaužas. Protams, tur nav no manā gadījumā vismaz redzēt Dievu kaut kā tādā taustama veidā, kā tā tur nosaukt. Bet redzot tas izpausmes, ja sevi, citos, tā gribas teikt. Bet arī tie punkti, kā arī esot jau priesterībā, dažreiz ir tāda vienkārši, kā bija teikts arī tas pēlekas domas tajā dzīvē, jā, tāda ikdienišķa dzīvē, un tā lapsiņa ir tāda pēleka, kamēr viņa dabus lūk ar oranžīgo krāsmā, tā gribas teikt, jā. Tāpēc arī es to piedzīvoju un visādas arī situācijas ar asarām, jā, tāpēc tā dziesma Hostijas klusumā arī man izsūtā pie gulbenes pieredzes, kā ar tādām dažreiz sirdsvētrām, esot tur, piemēram, adorācijas laikās piedzīvot tādu mierināšanu, bet arī līdz tam laikam tur bija vētras, un teikt tagad, kad Dievs ir man tuvu tajā vētrā, krūti arī te piepamīt. Man šķiet arī līdz šim arī esot konkrēti pļavņu draudzē, ir tādi brīži, ka es esmu, kā tu teikt, sajūsma par to Dieva darbību, tāpēc man prieks arī par tiem, kuri esat no draudzes, kuri nākat uz katehēzi, uz Bībeles stundu, arī, kā zināt, kādējā laikā es varu arī izcelt par Kītiju, mēs priecājamies, jā, kuras dēļ bija tā katehēzi sagatavošana un tik daudz skaistā arī tas prieks, jā, par kori mums var aizraut par Natāli un pārējiem, kad tā svinēšana, gribas teikt, tāda intensīvāka. Bet pēc tam, ko es arī vienā no dzēļiem rakstīju, kad jūs esat mājās, nav tas pūri. Zinām, mērā tāds klusums miers un dabūt kopā ar jums Dievu to viņa klātbūtni izjūtu vai klātbūtnes izjūtu ir savādāk nekā tad, kad es palieku pats un, piemēram, mājās lūgties ložu kroņu vai apmeklēt Jēzu Visvētākajā sakramentā baznīcā. Tur ir savā ziņā grūtāk, bet arī mana sirds, tā kā galu galā gribu arī tos dzēļus parādīt, pamazām cenšas vismaz ieiet sirds pagram, un arī, kad jūs nav un baznīca ir tukša, ir kāds viens, kurš ir cita krāsa, nekā tur lūgties mēlēs, celt rokas un slavēt un bungot vai vēl kaut ko. Un kā
kurā tā Dieva klātbūtne ir, kā tu teiksi, patikamākā vai labākā, nemāku teikt, bet gan ir dažādi tie posmi. Bet ja es sadzirdēju otru daļu jautājumam, kā mainījās mana ticība priesterībā, manuprāt, pirmkārt, cik es redzu par šiem gadiem, ļoti man palīdz piedzīvot liturģiju. Ko nozīmē svētdienas misas svētki, piemiņas dienas, tā aizrautība, simbolika, kura ir. Tāpēc, ja jūs kopā ar mani baudat, kādā ir Kristus dzimšanas svētku un kādā lieldienu simbolika, sevišķi lieldienu, jūs tik rauj elpu, vai ne? Cik daudz notiek, man tas palīdz, tāpēc, kā priesteris, nebūšu tas, kur sēžu, viņi tur kaut kur celebrēs, skatos, kāpēc ilgi, kad dzēju mums kādas, vai cik ilgi, vai cik dārgi, un jūs, es esmu iekšā, un man šķiet, tas man ļoti spārni. Otra lieta, kurā palīdz, tā ir milzīga, gribas teikt, tā ir pieredze ar cilvēkiem. Sevišķi arī es tos prediķus, ja jūs klausāties, tie, kur esam pēc tam tiešraidī, kad sarunas, aizlūkumi, kad notiek. Nevar to ar neko salīdzināt, jo redzot, kas arī bieži prediķos saka, cilvēks nāk salauz, izmocīts. Dažreiz ļaunais gars ķeras viņam klāt un notiek no visādas izpausmes. Tur nelaiks vietot visu to tagad stāstīt. Un sarunu laikā, pēc tam aizlūgumu laikā cilvēks saka, priesteri, man miers ir iekšā, man ir klusums kaut kāds. Man gribas jau priecāties. Tā ir milzīga pieredze sastapties ar Dievu caur tiem augļiem. Tāpēc priesteri man to jau vairāk palīdzēja ieraudzīt. Jo vairāk.